9. stacija. Jēzus satiek Jeruzālemes sievietes. Lūkas evaņģēlijas 23. nodaļa, no 27. līdz 28. pantam. Viņam sekoja liels ļaužu pulks un sievietes, kas vaimanāja un apraudāja viņu. Pagriezies pret tām, Jēzus sacīja: Jeruzālemes meitas, neraudiet par mani, raudiet par sevi un saviem bērniem. Ja tev ir iespēja šajā brīdī veltīt laiku Dieva vārda apcerei, tad apturi šo video un izmanto šo iespēju. Lūdz svētā gara vadību un uzkavējies pie kāda dzirdētā evaņģēlija frāzes vai vārda un vēro, kā tas tevi atbalsojas. Vai arī tu vari iztēlēt šo notikumu piedzīvot kā dalībnieks vai dalībniece. Pāvests Benedikts 16. jautā, kā to saprast? Vai tas nav pārmetums tādai dievbijībai, kas ir vienīgi sentimentāli un neved uz pārmaiņām, un patiesi izdzīvotu ticību? Nav nekādas jēgas raudāt par šīs pasaules ciešanām, nav nekādas jēgas vārdiem un jūtām, ja mūsu dzīve aizvien paliek tāda kā iepriekš. Mums bieži vieglāk pārdzīvot par citiem. Jēzus mūs aicina raudāt par sevi. Tas ir liels pagrieziens. Tas ir liels pagrieziens no ārpuses uz iekšpusi. Kristus nomocīts, ne ar savu krustu uz pleciem, ir kliedzoša zīme tam, ka kaut kas mūsos visos ir apraudāms. Tur kaut kam ir jāmainās un jātop pārvērstam. Vai klausoties evaņģēliju, vērojot šo gleznu vai dzirdot apceru, tu pamanīji sevī kādu iekšēji dzīvību dodošu kustību. Ja jā, tad atgriezies pie tās un uzkavējies. Pastāsti par to Dievam un ļauj viņam runāt uz tevi. Ja vēlies, noslēdz, sakot mūsu Tēvs lūgšanu.